un vairāk fokusēsimies uz iesaistes iespējām caur iepirkumiem. Līdz ar to es aicināšu uz skatuves Mārtiņu Blau, kurš ir iepirkumu vadītājs RB Rail kopuzņēmumā, kurš mums sniegs vispārēju apskatu par to, kādas ir iespējas piedalīties iepirkumos Rail Baltica un kādi ir galvenie iepirkumu principi Rail Baltica projektā. Un bez kavēšanās, Mārtiņa, vārds tev. Paldies, dāmas un kungi! Es esmu priecīgs piedalīties šajā pasākumā un sniegt jums informāciju par plānotiem iepirkumiem 2024. gadā. Taču ne tikai to es vēlos arī sniegt informāciju par pārmaiņām projekta standartos un politikā. Un arī to, kāds šobrīd ir iepirkuma status, kādas ir iespējas un kā parasti mēs sniedzam informāciju par to, kur un kā pieteikties iepirkumu. Tad es sākšu ar vienu no darbībām, kas nesen tika veikta šī gada sākumā. Un tas bija esošo iepirkumu standartu un vadlīniju pārskatīšana. Tas ir dokuments, kas sasaisto politikas, tātad vadlīnijas, kur ir iekšā prasības, kuram seko projekts, kad tiek īstenots iepirkuma procedūras. Lai nodrošinātu projekta esošās vajadzības, ņemot vērā posmu un to, ka projekts ir sasniedzis aktīvu iepirkumu fāzi, mēs esam sapraši, ka mums ir jāpārskata procedūra, lai politika būtu elastīgāka un draudzīgāka. Tā, lai mēs varētu vairāk pāriet pie pārvaldības lietām. Mums ir divas galvenās pārmaiņas. Viena no tām ir saistīta ar administrāciju. Un otra ir saistīta ar minimālo prasību kopumu, jo ir ne tikai jābūt atspieguļotiem projektu prasībām, bet arī tirgus situācijai. Tā kā tirgus situācija ir mainījusies, tādēļ minimālā prasība apjoms arī ir uzlabots un ir samazināts tur, kur tika uzskatīts par nepieciešamu. Un, protams, arī mēs esam sagatavojuši nākotnes pārmaiņām, ņemot vērā ātro būvniecības un iepirkumu darbību. Mēs esam arī radījuši platformu, kur šādas pārmaiņas, izmaiņas un kopēji iepirkuma standārti un vadlīnijas kur ar tām var iepazīstināt un tās var izmantot. Tad, jūs nedaudz izlaižu slaidus, jūs redzat šajā slaidā, ka politikas dokumenti ir tikuši publicēti mājaslapā, tie ir pieejami mūsu mājaslapā zem sadaļas iepirkumu. Un turpinām ar šī brīža aktivitātēm. Mums, protams, esam saņēmuši dažus jautājumus, kas ir ļoti acīm redzam, ka tirgus ir ieinteresēts galvenā aktivitātēs un iepirkumos. Šobrīd akciju sabiedrība RB Rail par tām ir atbildēta un tie ir konsolidētie materiāli. Šie iepirkumi ir ļoti gari. Tie jau ir sākušies pirms dažiem gadiem ar sākotnējām aktivitātēm, kas ir saistīti ar šiem piegādātāju līgumiem. Un interesi no tirgus ir tas, kāda ir situācija šobrīd. Es ļoti īsti tam iziešu cauri. Pazemes kabeļu izolācijas materiāls. Mēs esam tuvu līguma parakstīšanai. Rezultāti jau tika izziņot
Pagājušajā gadā ir tehniskas lietas attiecībā uz līgumu, kuras ir jāapsver, jo tas bija pirmais līgums no konsolidēto materiālu līgumu apjomu, tādēļ tas ilgs nedaudz ilgāk. Nākamais ir sliedz, guls un balasts. Tie ir šobrīd pēdējos vienošanās posmā un tīs tiks pabeigti. Tātad visi šie līgumi par konsolidētiem materiāliem mēs plānojam, ka tie vēl agrāk vēl tika parakstīti, bet līdz šī gada beigām. Vēl kāda no galvenajām aktivitātēm joprojām ir projekta līgumi. Mums šobrīd ir viens Latvijā un 3 no tiem ir Lietuvā. Un tie arī drīz tiks pabeigt šogad. Ir ļoti svarīgi pieminēt, ka mums ir arī kontrolas vadības un signalizēšanas apakšsistēma, iepirkums. Šobrīd status ir 2. posmā. Un šo iepirkumu mēs uzskatām, ka mēs izdosies pabeigt ar parakstītu līgumu nākamā gada sākumā. Kopumā gaidīšana uz iepirkumu šobrīd aktīvi tie ir tuvu 3 miljardiem eiro. Tātad diezgan plašs, diezgan izaicinošs. Tādēļ mēs varam doties pie nākamā slaida, kur ir iespējas, kuras šobrīd ir atvērtas, jo šīs ir tās, kuras šobrīd notiek un kuras ir jāslēdz, jo projekts dodas no būvniecības, no plānošanas būvniecības fāzi. Un tādēļ arī sākās būvniecības iepirkumi, par tiem mēs runāsim nedaudz vēlāk. Jo šie iepirkumi ir īstenošanas struktūru atbildības jomā. 2024. gadā to redzēt arī iepirkuma plānā. Šogad mums ir 39 iespējas tirgus piegādātājiem. Un kopumā iepirkuma, kas ir plānots, vērtība ir apmēram 10 miljonu eiro. Šeit ir varbūt mazāk aktualitātes, kā tā ir iepriekš sadalītas un dažas tuvojas noslēgšanai. Mēs šobrīd dodamies fāzē, kur mēs dodamies pie darbībām, kas vairāk būs saistītas ar atbalsta mēriem, būvniecības darbiem un globālajām projektu vajadzībām. Mums ir 2 grupas šobrīd, 2 grupu iepirkumu plānot, tur ir 39 punkti, tātad ir organizācijas un projektu pārvaldības punkti, kas ir saistīti ar tiem. Un tad mums ir projekta darbības un svarīgas īstenošanas atbalsta darbības, kas ir līgumi ekspertu pakalpojumiem, dažādi ekspertu pakalpojumiem, kā arī transporta ekonomikas necensībai. Tie visi ir saistīti ar globālo projektu īstenošanu. Un iepriekš, kā jūs arī redzējāt iepriekšējā slaidā, ka mēs beidzam un parakstām līgumus konsolidētiem materiāliem. Arī mums ir nepieciešams laboratorijas un materiālu testēšanai, tiek darīt uz vietas ar laiku. Paskatīsimies, kāds ir paredzētais grafiks mūsu iepirkumiem. Kā redzam, ir diezgan izaicinoši. Tas ir izaicinājums skatoties no grafika perspektīvas šobrīd. Šobrīd mēs esam sākuši dažus iepirkums Q1 šogad.
Bet mums ir arī jāatver un jāpārbauda ReBaltikas mājaslapa, tur jūs varēsiet redzēt, kāds ir to status. Šajā slaidā ir iespējas, ar ko jūs varat iepazīties, un tie būs tie, kurus drīz izziņos. Te lūdzu arī pārbaudiet. Es vēlētos arī piebilst, ka mēs tuvojamies esošā līguma nobeigšanai ekspertu pakalpojumu, kas ir svarīgs iepirkums īstenošanas atbalsta darbībām. Mēs atvērsim šo, sāksim šo, tātad kompānijas, kas ir konsultācijas un būvniecības, finanšu vai tādos, kas ir saistītas ar dzelzceļa tehniskajām lietām, lūdzu, esiet uzmanību, kā arī advokātu firmas mēs arī šādu līgumu meklēsim. Un arī tuvāk gada beigām mēs redzēsim, ka būs arī sistēmas integrācijas pakalpojumu un transporta modelēšanas iepirkumu. Visa šī informācija šobrīd ir publicēta un ir pieejama mūsu mājaslapā, un jūs ar to varat iepazīties ar plānotajiem iepirkumiem. Tātad arī īstenošanas struktūrām. Informācija arī būtu jābūt pieejamai mūsu mājaslapā kādā brīdī, kā arī to atjaunošanai. Ko vēl ir svarīgi pieminēt ir jaunajiem piegādātājiem, tas ir kā pieteikties mūsu iepirkumiem. Pirmkārt, pirmā vieta, kur iegūt informāciju, ir Baltika mājaslapa, baltika.org, tur ir sēdaļa iepirkumi. Tur ir arī vadlīnijas, kā pieteikties online sistēmai piedāvājumiem. Tur ir arī standarti un vadlīnijas. Lūdzu ar to iepazīstieties ar šo informāciju un sekojiet vadlīnijai. Vēl ir svarīgi, ka tiek izmantot sistēma e-tender, tiek atbalstīt, tur ir reģistrācija par brīvu. Tad, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, ar tiem varat doties uz šo mājaslapu, un mēs palīdzēsim jums ar informāciju, kā pieteikties. Tas ir viss no iepirkuma plānošanas perspektīvas. Paldies, Mārtiņš. Mums ir daži jautājumi. Daži no tiem jūs jau atbildējat, daži no tiem, manuprāt, ir vērts atkārtot, un tad mēs arī šobrīd redzam vēl slaido jautājumus. Kāds ir status elektrības pieslēguma un kontrolas vadības signalizēšanas iepirkumiem? Tie ir viena no lielākajiem iepirkumiem, par ko atbildat. Tas ir viens liels iepirkums, kas šobrīd ir aktuāls. Iepirkuma komisija strādā to, es varu garantēt tik daudz informāciju, cik jums varu sniegt, ir tā, ka šobrīd iepirkums ir vienošanās fāzē. Ļoti cīkās detaļās es par to šobrīd nevaru publiskināt, taču ir paredzams, ka šīs vienošanās tiks pabeigts vasarā un mēs varēsim izvēlēties uzvarētāju un līgumu parakstīšanu šogad. Es ceru, ka jautājums tika atbildēts. Nākamais jautājums ir saistībā ar konsolidēto iepirkumu vai līguma uzņēmējiem galvenai līnijai būs nodrošināt materiāli, kas tiks izmantot no RB Rail. Tas ir ļoti specifisks jautājums. Daudz informācijas tirgu par šajiem līgumiem.
no uzdevumiem, kas ir doti īstenošanas stratēģija projekta paredz, ka šie materiāli tiks piegādāti, kur tie ir nepieciešami tādēļ. Tur ir atbildīgi katra no īstenošanas struktūrām un to, kāds tiem ir līgums ar līgumu uzņēmēju, kā tiek īstenot virsbūves materiālu piegādes. Nevaru jums teikt visu, kāds ir pilns strateģiskais lēmums šī gadījumā. Thank you. And then there's a question. We do receive it quite Paldies, ir often, jautājums. I believe, Mēs to saņemam diezgan bieži. Es domāju, ka ir citas institūcijas, kas varbūt uz to varētu komentēt. Kā jūs redzat ritošā sastāvu iepirkumu? Šis ir ļoti labs jautājums. Labi jautājumi nāk no slaido. Tātad ritošā sastāvu iepirkums. Tas nav pārsteigums, ka, lai iegūtu ritošo sastāvu, dzelzceļa sektorā tas ir ļoti ilgstošs process. Tādēļ, ja runājam par darbībām apgādu 2030. gadā, tas nozīmē, ka šīm iepirkuma darbībām ir jānotiek ļoti drīz, es tā teiktu. Tādēļ lēmumu un jautājumu, kas būs atbildīgs par šo, tas vēl viens jautājums, kas varbūt šobrīd nav tik aktuāls, taču tieši tirgumu es varētu teikt, ka darbības, kas ir saistīts ar ritošā sastāva iegūšanu, tirgus analīzi un iespēju izpēti cenām, izpēti. Šīs darbības sāksies ļoti drīz. Paldies, un vēl ir jautājums. Šis ir pēdējais jautājums šai sesijai. Vai ir iespējams dot kādu informāciju par konkursiem, kas drīz būs, lai varētu meklēt arī sadarbības partners un par konkursu aptvērumu? Ja domājam par tvērumu apjomu, pirmkārt, mums ir plāns, kas ir publicēts. Tad tas ir pirmais informācijas avots. Es domāju, ka, ja ir interesi, tad ir vairāk veidi, kā pirmais ir, jūs varat pieteiktos mūsu jaunumu sarakstam. Tad jūs saņemsiet jaunumus, kad tiks izziņots iepirkums, un otrs veids, jums ir īpaši interesi par kādu vienu vai otru iepirkumu, kas šogad ir paredzēts, lūdzu, sazinieties ar mums, uzdodiet savus jautājumus. Tad mēs ja mēs varēsim nodrošināt iepriekšēju informāciju. Vēl viens kanāls ir tas, ka mēs veicam brīfings par iepirkuma aktivitātēm, pirms tas tiek izziņots par tehniskajām īpašībām. Tas ir vēl viens veids, kā tirgus var uzzināt, ko mēs sagaidām no dalībniekiem, kāda ir tirgus kapacitāte. Vai kompānijas var pašas nodrošināt savus pakalpojumu tvērumu, tad šie ir jautājumi par tirgus analīzi. Ja jums tas interesē, ja interesē kāds konkrēts iepirkums, lūdzu sazinieties ar mums, un mēs izmantosim informāciju, lai nodrošinātu sadarbību. Paldies! Paldies, Mārtiņš Blaus, iepirkumu vadītājs Arbī Rēl, paldies par sesiju. Mēs slēgsim globālu projektu jaunums un dosimies pie jaunumiem, kas ir specifiskajiem valstīm.